Nu, Kukurānam, protams, debijas mačs pret ļoti spēcīgu pretinieku. Redzam, kā Rozenbergs ir Kreilis. Nu, Rozenbergs ļoti labs boksers. Daudz spārīgojas un trenējas kopā ar daudziem mūsu Latvijā zināmiem sportistiem. Ja nemaldos, Rozenbergs vispār bāzējas Spānijā. Viņš nemaz Latvijā nedzīvo. Bet, ja reiz Latvijā ir šāds pasākums kā Berserkaus, kāpēc tai neatbraukt un nenostartēt un atrādītos savu skatītāju priekšā. Tomēr Ādažos arī pamazām, diezgan skaļi, bet pamazām ienāk cīņas sports. Un redzam, ko dara Kukurāns. Nu, Kukurāns negrib padoties. Nu, kāpēc viņš padotos? Protams, ka viņš šajā cīņā nav favorīts. Nu, un, ja tu neesi favorīts, kāpēc, nu tad, vai tev uzreiz ir jāpadodās? Nu, paši Kukurāns, ko dara? Kukurāns tev daudz kļūdas pieļauj. Un Kukurāns, nu, kā viņš uzskata uz Rozenbergu. Cerams, ka Rozenbergs nav gūst savainojumu. Tur kājām pilnībā ar ceļiem uzskata virsū. Un Kukurāns malacis. Nekāda respekta viņam nav pret Rozenbergu. Un pasis, ko Rozenbergs iet uz nakautu. Rozenbergs mēģina izprovocēt Kukurānu, atkal aktivizēties. Nu, Kukurāns jau vairs tik brīvi vairs nejūtās kā pašā sākumā. Tomēr vairāk sitienas ir apēdis. Korpus izskatās, ka Kukurāns neturpinās. Ja Rozenbergam bija ieplānoti britu sportisti pretī. Sākumā bija viens brits, pēc tam cits. Pēdējais, kas bija parādījās, kā plānotais pretinieks, bija Rains Hiberts. Iespējams, ka abiem britu sportistiem kaut kas atgadījās, iespējams ar veselību vai ar kaut ko citu. Un, jā, nu, Gins Kukurāns, visu cieņu viņu priekšā, viņš bija gatavs iet kā rezervists un cīnīties par šo jauno uzlacošo zvaigzni, gribētu teikt, jā, nu, redzēsim, kā attīstīsies Rozenberga karjera turpmākā, un šobrīd viņš var lepoties, pirmais rauns uzvaru, un šī trešā viņam tikpat aizvadītajos mačos.